tu bieži pazaudēji saules brilles? Jo man, es nezinu, man tā ir gandrīz kā slimība. Es gandrīz katru mēnesi nopērku jaunas saules brilles, panēsāju, un te viņas vienkārši mistiski pazūd. Man nav ne jausmas, vai viņas man kaut kur ir izkritušas, vai viņas ir, kur viņas ir, nav ne jausmas. Tāpēc šodien būs jāizcieš ar šādām te acīm, skatoties šajā saulainajā dienā. Šodien es esmu aizstrautniekos, es atkal braucu uz kādu pamestu māju. Tur mēs uztaisīsim arī fotomisiju ar veco Sony telefoniņu. Bet ārā ir nereāls vējš, tāpēc šī pietura ir vienīgā vieta, kuras var kaut cik ierakstīt normāli un kaut ko pateikt jums. Tā kā es domāju, es minu tālāk un teleportējamies uz to pamesto vietu. Un esam klāt. Nu, gandrīz klāt. Te būs jāpalien bišķiņ pa brikšņiem. O, mašīna. Ok, laiks doties. Labi, Ričukas atstāšu te pati tālāk, man tur nav jēgas baigi viņu stumt. Bet nu rekur, kaut kāds elektrības staps vēl šeit ir ar vadu. Vārdi sakot, man ir sliktas ziņas. Rekur ir tā māja, vai ne? Bet rekur tur ir zīme, pat pilnīgi privāti īpašums. Tur ir salīdzinoši švaiga izskata mašīnas piekabe, tur ir malka sacirsta. Tur 100% dzīvo cilvēki, tā kā es nemaz neiešu tālāk. Fuck! Īstenībā normāls gabaliņš šeit bija atbraukt no Dobeles. Un izrādās, ka tomēr nekā. Fuck, ok, labi, man jādomā tagad alternatīva, kur mēs varētu aizbraukt. Blin, man šajā pusē īsti arī nav nekādu citu pamestu vietu vai ēku. Vienīgā vieta, kur mēs varētu aizbraukt un vismaz uztaisīt to fotomisiju, ir tas tanku tilts, kur es jau esmu bijis vienā no maniem vecajiem video šajā kanālā. Tā kā, laikam būs jābrauc uz turieni. Gadās arī tā, ko darīt. Nu ko, varējām jau pēc idejas iemest taši aci šajā mazajā būdiņā. Īstenībā šeit es arī esmu bijis iekšā vienā no vecajiem video. Bet, nu, pastīsimies, varbūt kaut kas jauns tur ir. Halo! Nu jā, jums joprojām šeit ir iebrucis viss pa vecam. Nu jā, rekur. Nu jā. Var sagāt nekas interesants. Tā kā laižam līdz tam tanku tiltam. Yeah. Galvenais tik neiebraukt iekšā. Nu ko, rekur arī tanku tilts. Es šeit esmu taisījis atsevišķu video, tu vari iečakot viņu šeit, kad tev laiks. Šeit es izstāstīju vairāk kas un kāpēc šis tilts šeit vispār ir un kāda ir tā vēsture. Šajā video es tik ļoti neiedziļināšos tajā, bet šeit vienkārši uztaisīsim kādu bildīti ar veco Sony telefoniņu. Iesim kaut kur te lejā. Redz, kā šeit izskatās. Šajā video es tās bildītes arī apstrādāšu. Tā kā šis ir pirms, šī bilde, kas nāca pat taisnārā no telefona, un šis ir pēc. Tā kā jā, visas turpmākās bildes, kuras es počēšu, es ielikšu arī apstrādāto versiju. Galvenais ir tagad neiekrist ūdenī. Arī jāskatās, lai man Ričuku kāds neaizstum. Viņš ar stāvu piesliec, bet nu it kā nevienam, ka nevajadzētu braukt. Kaut kur no šejienes. Un īstenībā prasītos vēl nedaudz tālāk paiet. Kaut kur reku kaut kāds ar caur krūmiņiem nedaudz. Tā kā priekšplānā reku ielikt bišķi krūmiņus, lai viņi tā kā ir.
Labi, laižam tālāk. Es esmu piestājis auniņos. Jāpieskrūvē klāni, citādāk viņš mazliet nokritīs. Nu jābūt labi. Nu ko, es esmu šajā te lielajā ēkā, kas ir bijusi Dobeles armijas daļa. Bum! Palielam, vienīgais, ko es gribēju šeit izdarīt, ir uztaisīt tādu kā... Es biju arī TikToku taisījis, kad laiciņu apakaļ par to, kad taisīju sev portretu ar svanīju mazo telefoniņu. Sākumā mums būs jāuzliek timeris. 10 sekundes. Par cik man tagad līdz nav statīvu, kur viņu ielikt, mēģinās viņu kaut kā atstutēt šeit. Stāvi. Piespiedīsim. Ui. Tā, mirgo, jā. Kaut kas nopučājās. Labs. Nu, fokusājiet, kā viss mums šeit ir. Šāda sanāca mums tā bildīte. Jo kā jaunākiem telefoniem jau visiem ir tas portret mods, vai ja tev ir kamera ar diezgan gaišu objektīvu, tad dabīgi jau vienkārši fons būs ļoti miglains. Bet Sony telefoniņam, diemžēl, nav ne portret moda, nekā. Mums vienkārši jānopučē tā kā ir. Pēc tam pēc apstrādājas vienkārši pielikšu bluru klāt. Ir vairākas aplikācijas, ko turpat uz telefonu arī to var izdarīt. Pieņemsim kā Relens vai Focus. Tur ir par kaut kādām lietām jāmaksā, bet tīri to bluru pielikt klāt un nedaudz piekuriģēt viņu. To var izdarīt arī par velti. Es domāju, šo pašu bildīt arī, es tāds nopietnas tur, bet, redz, no šādas bildes var panākt šādu. Tikai nedaudz pačakarējoties. Tā bilde nebūs uzreiz pat taisno no telefona laba, bet ja nedaudz pačakarējas, tad kaut ko var uztaisīt. Labi, es domāju, tas arī būs viss šodienas video. Tiekamies jau nākamajā piedzīvojumā. Čau!